Vai piedzimšana no augšienes ir svarīga un obligāti visiem, vai pietiek tikai ar to, ka pieņem Jēzu Kristu? Un kāda ir tā starpība vispār, kad cilvēks ir piedzimis no augšienes ticīgs un nav? Un arī Jēzus par to bija minējis. Un viņš runāja par to, ka tu tiksi debesīs. Savādāk nevar? Kā tas vispār, kā mums saprast to visu pareizi? Nu jā, jo jāsaprot, kas tad notika ar Ādamu, kad viņš mirdams mira, kas tad viņam nomira? Viņam nomira gars, viņam parādījās tā atsvešināšanās no Dieva gara. Un tāpēc Jēzus teica, ka, kas ir pasties 3. nodaļā, Jāņa evaņģēlijā no 3. panta, Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dieva valstību, tad pirmais neredzēt. Niegadējums saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savās mātes miesās un atkal piedzimt. Ja es atbildēju, patiesi es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa un kas no gara dzimis ir gars, nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzims no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk, un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Tāpēc te ir tas moments, ka ir ļoti svarīgi, lai pie tava gara pieskarās svētais gars. Un lai tavs gars, kurš ir cilvēkam katram, viņš atzimst no svētā gara. Un tad, kad notiek atzimšana, tas nav tā, ka tu vienkārši atzimst tevī gars, bet tas ir tas moments, kad tavs gars savienojās pie atzimšanas ar Dieva garu. Un priekš kam tas ir domās, kā korintiešiem ir teikts, ka mēs, kas savienojamies ar Dievu, tas 2. nodaļā, mēs varam zināt to, kas ir Dieva sirdī. Mēs varam zināt Dieva domas. Un tāpēc te ir teikts, ka ja tu nepiedzimsi, tu nevarēsi redzēt Dievu valstību, un tu nevarēsi ieiet. Tātad tu neredzēsi Dievu valsti, tu neredzēsi valstības lietas. Tava dzīve, viņa liecinās par to, ka tu neesi atzimis, jo tu dzīvo šai pasaulē. Kas no miesas ir dzimis, ir miesa. Un miesiskais tiecās pēc miesas lietām. Garīgais tiecās pēc gara lietām. Tāpēc te ir tas moments, kā es bieži salīdzinām lieku, ja? 2 dzelteni baloniņi, viens lido uz augšu, viņi pilnībā viena identiski, otru atlaid, viņš krīt lejā. Tātad saturs ir dažāds. Tāpēc, kad ir cilvēkam atzimšana no Dieva gara, kad viņam mirušais gars atzimst, viņš savienojās ar Dievu, tad cilvēkam gribās pie Dieva, viņam gribās būt Arī tad, debesīs. kad viņš pakrīt. Arī pat tad, kad viņš pakrīt. Jā, viņš deva vietu miesai vairāk un kaut, bet viņam gars tik un tā, viņš tiecās pēc Dieva, viņš ir pakritis, un tāpēc kā var saprast, vai cilvēks ir piedzimis, kas tad ir viņa dzīvē noticis. Un te ir teikts 1. Jāņa 2. nodaļā 29. pantā, ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no viņa dzimis. Tātad cilvēkam tagad gribās piepildīt Dieva gribu. Viņš vairāk jūt svēto garu. Kā tur teiks, jāpiedzimst no gara un no ūdens. Tad no svētā gara, tad to dara pirmkārt svētais gars. Ūdens, tas ir Dieva vārds. Ja, jo teiks Jēkabā, ka jūs esat atzimuši nevis no iznīcīgā, bet no neiznīcīgā Dieva vārda. Ja, un pēc savas gribas viņš ir mūs atzemdinājis ar savu vārdu. Un tāpēc, kas notiek? Cilvēks lasa Dievu vārdu, viņam gribās piepildīt Dievu vārdu. Tālāk mēs redzam 3. nodaļā 9. pantā, ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. Tātad mans gars, kurš ir atzimis no Dieva, viņš nevar grēkot. Tātad, kas tā grēko? Mana miesa. Un, protams, ja es dzīvošu pēc miesas, Bībelē teiks, jūs nomirsiet. Un tāpēc, ja es saku, ka esmu atzimis no gara un es to redzu, ja, tad es varu sagrēkot, bet mana daba ir tāda, ka viņa negrib dzīvot grēkā. Tā kā, nezinu, pēc treniņa es atskrienu, es negribu staigāt tajā sviedrainajā kreklā, kurā es esmu mājās iegājis. Man gribās ātrāk viņu novilkt. Tāpēc te ir tā daba, ka es gribu apvilkt jaunu, es gribu staigāt tīrajā, man negribās pie vecās dzīves iet, pie tā, kas bija agrāk. Saprot, tāpēc tas ir tas moments, ka cilvēku nevelk pie pasaules, bet viņu velk vairāk
uz draudzi, vairāk uz svētajām lietām. Viņš grib barot savu jauno dabu. Tā jaunai dabai ir vajadzīga barība. Kas ir tā barība? Dievu vārds lūkšana. Viņam gribās piepildīt Dievu gribu, tāpēc, kad cilvēks nav atdzimis no Dieva gara, tad viņš tāpēc, viņu tā kā arī stumj uz to draudzi, uz to bībeles lasīšanu, bet, kad bērns piedzimst, viņam ir refleks uzreiz. Un kā rakstīts 1. Pētera 2.2, kā pat labam piedzimuši bērni, kāroja pēc tīrā garīgā piena, ka jūs varat augot un to pat izglābt. Tāpēc mēs kārojam, mēs gribam, mums ir liela vēlme. Un tālāk vēl ir tāds pazīmes, kad cilvēks ir piedzimis. 4. nodaļa, 7. pants. Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Un tālāk vēl 5. nodaļā, 1. pantā. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis, un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. Tātad uzreiz var redzēt, ka cilvēks ir atdzimis no Dieva gara, viņš ir mīlestībā. Viņš ne tikai mīl Dievu, kā viņš saka, bet viņš var redzēt, ka viņam ir mīlestības augļi. Viņš mīl cilvēkus. Un vēl 4. pants 5. nodaļā, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli, mūsu ticība. Ja, tad atkal cilvēkam ir uzvaroša ticība. Viņš uzvar grēku, uzvar kaut kādas lietas, kas viņu agrāk saistīja. Viņš atturās no tā. Un tāpēc ir tā svēttapšana. Viņa dzīve tiešām iet no spožuma uz spožumu. Un pēdējais te ir teikts vēl 5. nodaļa, 18. pāns. Mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi un ļaunais neaizskar viņu. Tad viņš jau saprot, ka tas ir vēlns, Sātans mani kārdina, un es nedošu vietu vēlnam. Tāpēc šis cilvēks arī ļoti ir piesardzīgs, kas ir piedzimis no augšienes. Viņš nav tāds, ka es tagad iešu vecajās kompānijās, es iešu tur kaut kādas lietas darīt. Jā. Viņš saprot, ka es sevi sargāšu, jo zinu, ka tur vēlns man var noķert. Tāpēc viņš tā kā, taču var vienu glāzīti tur vīnu izdzert. Jā. Viņš saprot, ja būs viena, varbūt divas. Tur man tagad vienaidies kā, tāpēc te var redzēt, ka šis cilvēks ir tāds, viņš negrib sasmērēties, viņš negrib attālināties no Dieva, viņš negrib neko tādu izdarīt, kur viņš varētu būt noķerts un atkal palikt par, kā saka, grēka vergu. Mēs tā varam teikt arī, ka viņš paliek jūtīgāks uz tām sliktām lietām. Kad viņš nav piedzimis no augšanas, viņš jau saprot tavas lietas prātā, pa prātam. Bet, kad piedzimis no augšanas, tad viņš tā kā gars tā jūtīgāks uz tām sliktām lietām. Tas, ja kāds lasīs veco derību, tur teiks, paņemšu akmens sirdi un došu miesas sirdi. Tā ir tā atzimšana no augšienes, kad cilvēkam miesas sirds, kura tagad ir jūtīga. Agrāk bija akmens sirds, kā saka viens ticīgais. Viņš saka, agrāk ar sievu sastrīdos, varu 3 dienas ar viņu nerunāt, kaut gan es biju vainīgs, bet es gaidu, ka viņu palūgs piedošanu. Tagad, ja es kaut kur mazliet jūtu, ka es viņu esmu apvainojis, es nevaru aiziet gulēt. Agrāk mierīgi aizēja gulēt un man vienalga. Tagad viss svētais gars runā, lūdzu viņai piedošanu, kamēr neesi aizmidzis vēl. Viņš saka, es eju un lūdzu viņai piedošanu. Un tas ir tas rādītājs, ka reāli cilvēks dzīvo tādā, viņš saka, es pats no sevis brīnos, nekad es tāds nebiju. Bet gars palīdz uzvarēt visas miesas lietas. Tas viss notiek garā. Mēs garā uzvaram visas tās skārības, un mēs nedodam tai miesai, tad mans gars paņem grožos manu miesu. Faktiski viņš paņem grožos manu dvēseli, kurā ir emocijas, kurā ir gribas spēks, ja, un tās jūtas, un tad viņš paņem, un tā kā viņš pavēl caur dvēseli miesai, ka tu nedarīsi to, ka tu darīsi tā, kā garam ir patīkami. Bet citi ir atkal, kuri vairs nebaro garu, kuri vairs nelūdzās, kuri tā, viņi atslāps, tad, protams, tad arī miesas lietas sāk pārņemt cilvēka dzīvi. Viņš sāk dzīvot tā kā dzīvnieks pēc instinktiem, man sagribējās, tā kā, un es to darīju, un tā tālāk. Un tāpēc Bībelē teiks, ka, ja jūs dzīvosiet pēc miesas, un miesas darbi ir zinām, Galatiešiem 5. nodaļa, tur ir netiklība, laulības pārkāpšana, tur ir dzēršana, tur ir skaudība, dusmas, un vienkārši cilvēks tā padevies tam visam. Un viņš saka, ka tie, kas tādas lietas dara, kas tādā garā dzīvo, debesu valstību neiemantos. Bet tā nav īsti patiesība, ja mēs varam teikt, cilvēks pieņem Jēzu Kristu, viņš automātiski uzreiz saņem visu pieņemšanu augšienes, svēto garu, un tad tik jānokrīt. Tomēr tas ir tāds ceļš, tas sākums,
tad viņš tā kā iet, un tas process piedzimšana augšanas, tas tā kā piec kaut kāds punkts, vai tas ir process vairāk? Kā mēs to varam? Nu, redz, vējš pūš, kā mēs lasījām, un tu nezini, no kurienes nāk, kur viņš aiziet. Tā ir ar katru, kas piedzimst, tas ir tā kā noslēpums, bet, kad vējš pūš, mēs redzam, kā koki kustās. Mēs redzam, kur lēnītiem jau sāk zari, ja, un viņš tur vētru uznāk. Ja. Tāpēc mēs redzam, ka cilvēks, ja viņš pieņēma Jēzu, ja, tas jau ir sākums, var teikt, tas ir galvenais sākums, viņš ielaidis Jēzu savā sirdī, un tur, zin kā, mēs nevaram pateikt, kad pieņem Jēzu, tas ir uzreiz automātiski, tu esi, viņam pateicis, atkārto man līdzās, bet viņš jau līdz galam vispār nesaprot. Bet tas jau ir tomēr sāk. Viņš jau pieņem, viņš pateica, kungs, piedod man, ienāca manā sirdī, vai viņš to atkārtoja mācītājiem līdzi, vai viņš jau bija par to domājis, viņam jau Dievs bija runājis, tas ir noslēpums. Bet katrā ziņā tas ir liels plus viņa dzīvē, ka viņš jau tuvojās Dievam, ka viņš jau viņu piesauc, ka viņš jau sāk lasīt Bībeli, un viņam pēc tam svētais gars pieskarās, viņš sāk raudāt, viņš krīt ceļos, lūdz Dievam vēl piedošanu par visu, viņš tagad vēl vairāk tā grēku atziņa ir, un tā gars pie viņa strādā. Tāpēc tas ir process, kurā Dieva gars ļoti spēcīgi darbojās. Jā, cik svarīgi arī tas piedzimšanas un augšanas punkts ir svarīgs, tad mainās domāšana. Mēs arī pēc savas dzīves ar domāšanu redzējums, un tu jūti, ka tev tā kā gars palīdz jau reaģēt uz tām visām, pēc savas dzīves stāstu, ka reaģēt. Tāpēc novēlu katram piedzimt no augšienes, un lai Dievs sveitī, ka mēs tajā to saglabājam, vienkārši to pavērojam. Un ja tev ir kādi jautājumi, tad droši ieraksti komentāros vai atsūti man šo telefonu numuru, lai jūs Dievs bagātīgi sveitī. Esiet sveitīti.